Esiet sveicināti Boardside LV, hidrotērpu, sērfošanas un citu ūdensporta dēļu veikalā. Mani sauc Dāvis Drande, un es jums šodien pastāstīšu par pašu svarīgāko hidrotērpu. Šī macka nebija tikai joks, viņa mums arī tiks pieminēta. Tā ir iešanai augstā ūdenī, lai nesalst seju. Tātad superhidrotērps. O'Neill Psychotech hidrotērps ar kapuci. Seši 4 plus, tātad tas nozīmē, ka ir principā 6,5 un 4,5 mm. Mēs viņu saucam par sešinieci, jo tas četrnieks būs kaut kur tikai kāju galos un padusēs, kur nepieciešama pati lielākā staipība. Psychotech hidrotērps ar kapuci mums ir pieejams gan vīriešu, gan sieviešu versijās. Stāstīšu par vienu, kā par abiem, jo tie ir vienādi hidrotērpi ar dažādām piegriezēm. Kāpēc šis ir svarīgākais hidrotērps? Svarīgākais hidrotērps šis ir tāpēc, ka ar šo hidrotērpu var iet pašā augstākajā laikā. Robežu nav. Es varu derēt, ka var arī -20 un augstākos grādos. Galvenais, lai tik varat pasargāt seju no augstuma. Šeit cauri augstums netiek vairākas stundas vismaz. Izskatās droši vien baigi traki, vai ne, bet īstenībā jau pilnīgi normāli. Kājās man ir zābaciņa, iekšā neoprēna zeķis, 6 mm hidra. Termoveļu pat nevilku un zinu, ka viss būs kārtībā. Un Kaspars pat ir vēl plānāk apģērbies. Kad velkam 6 mm hidrotērpus, mums ir paši labākie viļņi, nāk vētras. Kā teikt, zeme ar gaisu iet kopā, un tas ir viens no foršākajiem laikiem, kad būt jūrā un, teiksim tā, baudīt iecienīto ūdens sporta veidu, kā piemēram kiteboards, sērfošana, windsurfings, kādam var būt foilošana un, protams, var jau arī supot pa jūru tādā laikā. Hidrotērps ir izgatavots no Tehnobater 4. paaudzes neoprēna, kas ir pats pārākais šī brīža neoprēns visā hidrotērpa industrijā, un O'Neills, kā jau lielākais ražotājs, ir viņa pārstāvis, un tā ir O'Neill, varētu teikt, odziņa, ar ko šis zīmols izceļās starp citiem. Hidrotērpam ir piestiprināti kapuci, kur nevar noņemt. Tos mums dod šādā laikā, kad vajag sešinieci kapuci, protams, vienmēr ir vajadzīgi klāt. Šeit pa muguras daļu pie kakla netiek augstums nekādīgi klāt. Jūs burtiski esat kā tādā kā kosmonauta skafandrā. Hidrotērpam priekšpusē un uz muguras ir gludā neoprēna paneļi, kas pasargā ķermeņa atzišanu no vēja. Šie paneļi vēl ir ar tādām kā reāli, ja pastaipa neoprēni, var redzēt, ka tur iekšā ir gaisa kapsulas. Gaiss ir labākais, kā teikt, termoizolators. Šeit jūs redzat tā Psychotech hidrotērpu izgriestu iekšā uz āru. Tātad doma ir parādīt silto vilnu, kas ir visā augumā. Vilna ir kopā ar tādu gudru materiālu, kas saucās grafēns, varat internetā pameklēt. Interesants materiāls, laikam vienīgais skaitās pasaulē vai labākais, kurš sevī uzsūta siltumu, tad, kad viņš jums ir daudz, pieņemsim, pumpējot puķi vai ģērbjoties, gatavojoties. Un tad, kad jau atkal ir mierīgāks un jūs paši neražojat šo siltumu, tas hidrotērps spēj viņu kaut kādu laiku atdot atpakaļ jums. Kas ir diezgan interesanti, man likās neticami, bet internets saka, ka tā ir. Un pēc personīgās pieredzes es varu pateikt, par šo hidrotērpu siltāks man nekad nekas nav bijis. Un siltāku arī vairs negribētos. O'Neill Psychotech hidrotērpa dizains ir izgatavots ar strateģiski gudri izplānotām šuvēm. Tātad šuvis neiet pāri muskuļiem, neierobežo to darbību, neierobežo krustības un ļauj saglabāt ilgāku muskuļu tonus, kā teikt, un veikt spēju.
Tātad stratēģiski gudri izvietotu šuvju dizaina hidrotērps. Hidrotērps tātad mums ir priekšējais panelis ir papildus stiprībai nošūts, kas ir jaunums. Hidrotērpam ir no ārpuses šuves pārklāts ar gumijas pārklājumu, kas dod īpašu noturību vējā. Protams, arī sausāk, ilgāk kalpo hidrotērps. Slapjumam nav nekādas iespējas pa šejien cauri tikt nekādā veidā. Tātad augšā ārpusē bija kausētās šuves, viņas vēl ir nošūtas, kā jau teicu. Iekšpusē savukārt mums ir ar tādu kā neoprēnu lentu vēl viņas pārklātas, tātad vēl trīskāršu drošību varētu teikt, kā arī šī lenta pasargā no berzēšanos pret cilvēka miesu. Tās lentes ir viscaur pa visu hidrotērpu no iekšpuses un, kā teikt, trīskāršu drošību labāk par divkāršu drošību. Vēl tāda interesanta lieta šim hidrotērpam ir nevis vienkārši nogriezti gali, bet viņi ir tādi kā saplacināti. Tas dod to, kad cimcums iet zem neoprēnā, tātad tas dod to, ka cimcums iet apakšā zem hidrotērpa, un hidrotērpa, kā teikt, tie gali ir cieši piekļāvušies, lai kaut kādā kritienā roku un kāju priekš pēc iespējas mazāk būtu iespēja ūdenim atsist vaļā un iekļūt iekšā. Īpaši ūdens izturīgs Cold Red rāvēslēdzējs tādā sarkanā krāsā. Viņš nedaudz ciešāk veras ciet un vaļā, bet tas nav tāpat vien, tas ir vienkārši tāpēc, ka viņš ir kārtīgi ūdens izturīgs. Ja pa šejien ūdens ienāk jums iekšā vai pa galvas daļu, piemēram, riktīgi biet uz grāmatiņas un aiziet riņķī ūdens, tad viņš tālāk īsti nenokļūst pie jums. Šeit ir tātad iekšā vēl viena oderes barjera, un starp šām divām neoprēna kārtām šeit ir tātad viens drenāžas caurumiņš, un šeit ir otrs drenāžas caurumiņš, kur iztecēt ārā. Hidrotērpam ir 4 virzienos staipīgie elastīgie kripto ceļu sargi, izturīgāks materiāls par pašu neoprēnu, tajā pašā laikā tikpat silts un elastīgs. Salīgāki cilvēki zem šī hidrotērpa arī var, pieņemsim, pavilkt apakšā termoveļu, ir speciāli šorti termoveļas, ir tāda paša materiāla topiņš. Man personīgi patīk šortus apakšā vilkt, jo to ir vienkārši ērtāk uzvilkt, novilkt hidrotērpu un patīkamāk tieši šai daļai, jo to šortus var tā augstu salīdzinoši uzvilkt. Pašu to termoveļas topu man, piemēram, pašam neprasās, bet kādam salīgākam varētu arī gribēties. Par loriņiem pārējiem runājot, tātad vēl pie šāda hidrotērpa, protams, lieliska kombinācija būtu tāda paša nosaukuma Psychotech 5 mm vai 7 mm zābaki. 7 mm būs vairāk sērfotājiem piemērot, 5 mm būs windsurfingam un kiteboardam, var kombinēt vēl arī ar neoprēnu zeķi. Un tāpat, mani mīļākie lobsteri cimdiņi, 5 mm vai ir arī 7 mm pilnie cimdi, tāpat ir 5 mm pirkstaiņi. Ūdens temperatūra šādam hidrotērpam tātad ir 6 grādi un zemāk. Es pat teiktu līdz mīnusiem, kad jau tiešām ūdens paliek biezs un metās vīžņi. Pats personīgi esmu gājis arī -15 grādos sērfot uz vairākām stundām, un to var darīt pilnīgi mierīgi un komfortā ar šādu tērpu. Ja O'Neill Psychotech hidrotērpu skatāties mūsu mājaslapā, nobrauciet pie produkta nedaudz zemāk, tur atradīsiet atsevišķu sadaļu, kas ir veltīta izmēru tabulām. Ja nezināt savus gurnu un plecu parametrus, nekas traks, galvenais vismaz zināt augumu un svaru, un tad jau var diezgan precīzi noteikt savu izmēru. Ja esat pa vidu starp diviem izmēriem, tad mans ieteikums ir ņemt lielāko izmēru, jo sešniecē un pieņemsim, ja ir jāvelk apakšā vēl termoveļa, lai ir tāda, kā teikt, neliela rezervīte.
Tāpat vienmēr labāk aicināšu braukt pie mums uz veikalu, uzmērīt hidrotārpu. Uz vietas varēsiet novērtēt O'Neill Technobattery 4 nepārspējamo neoprēnu kvalitāti un elastību. Uz vietas varēsiet, protams, pielaikot, saprast, pārliecināties par visiem sīkumiem, vai tas atbilst tam, ko jūs vēlaties. Uz vietas mēs jums varēsim palīdzēt izvēlēties, izstāstīt, kā kopt hidrotārpu, izstāstīt, kā viņu pareizi uzvilkt, novilkt un vienkārši padalīties ar mūsu gados uzkrāto pieredzi. Un jā, kā vienmēr, esiet laipni gaidīti Boardside LV hidrotārpu veikalā.